Pēc katra mūsu soļa, mūsu mūžīgajā dejā ar tumsu atbalsojas neizskaidrojamās balsis. Katrs atbalsts kļūst par vilinošu spēku, kas mūs arvien dziļāk ievelk noslēpumu bezdibenī, no kura iespējams mēs nekad neatgriezīsimies. Šajā noslēpumā rodas divi jautājumi. Kurš iznīcināja Juliju Farmeru? Un kāpēc viņi to izdarīja? Tas bija 1989. gadā mazā ciematā, ko sauc par Bleknestu, Hempšīrā, Dienvidanglijā, kur atradās omulīgais angļu krogs Jolijs Farmeris. Šī iestāde bija tipisks angļu lauku krogs. Izņemot to, ka tā atradās klusā pilsētas daļā, ko ieskauj lauki, apkārtne nebija īpaši ievērības cienīga. To nekādā ziņā neuzskatīja par īpašu, tomēr tas kļuva par nežēlīgu uzbrukuma mērķi tumšajā 4. decembra vakarā. Tajā vakarā viss šķita normāli. Apmeklētāji bija iedzēruši dažus dzērienus un sarunājās ar bārmeņiem un viesmīļiem. Līdz 2:00 naktī glāžu šķindoņu un skaļos sarunu skaņas bija pierimušas. Bārs bija slēgts un klienti klubdami devās mājup. Joprojām Jolly Farmer bārā palikuši bija bāra vadītājs Ričards Dīns un pavārs Cliffords Hoss, kuri novāca galdus un veica kases pārskatu. Kādā brīdī agrā rīta stundā telefons bārā pārstāja darboties, šķietami bez iemesla. Ne Dīns, ne Hoss šķiet nepamanīja neko neparasta līdz 2:40 naktī. No Jolly Farmer atskanēja milzīgs sprādziens. Skaņu varēja dzirdēt 2 jūdžu attālumā, un tā sapulcināja šeit lielu pūli. Neatliekamās palīdzības dienesti nekavējoties ieradās notikuma vietā, kur viņus sagaidīja pārsteidzošs skats. Tur, kur agrāk atradās krogs, tagad bija gruvešu kaudze. Izņemot vietējos iedzīvotājus, kuri zināja, kāds uzņēmums šeit bija, vienīgie pazīšanas zīmes bija bojāta izkārtne un skurstenis, kas vēl stāvēja. Atlūzas bija izkaisītas visapkārt, vairāk nekā 100 jardu attālumā no sprādziena vietas. Starp atlūzām bija Ziemassvētku dāvanas un alus muces, kamēr glābšanas dienesta darbinieki sāka pārmeklēt drupas, meklējot izdzīvojušos. Un gluži kā Ekskalibura zobens, iznira roka, gaidīdama, kad to izvilks no akmeņu gūsta. Tas bija Dīns. Viņa drēbes bija piekusušas pie ādas. Viņu steidzami nogādāja slimnīcā, kur viņam sniedza palīdzību smagu apdegumu dēļ, kas skāra ceturdaļu ķermeņa. Diemžēl Hossu atrada tikai pēc 12 stundām. Viņš atradās virs sprādziena vietas un beigās nonāca pagrabā zem tās. Kopā ar ēkas gruvešiem un Ziemassvētku konfeti bija spēcīga smaka, ko ātri atpazina kā benzīnu. Tieši šī pazīme radīja nopietnas aizdomas, liekot varas iestādēm uzskatīt, ka šis traģiskais notikums nebija nelaimes gadījums. Jolly Farmer, vai tas, kas no tā bija palicis pāri, tika atzīmēts kā nozieguma vieta. Izmeklētājiem nebija nepieciešams ilgs laiks, lai noteiktu benzīna smakas avotu. Tās bija izlietas caur koka pagraba durvīm, pa kurām tika piegādāti muces un citi krājumi. Šķidrums sakrājās zem kroga un tika apzināti aizdedzināts. Nezināmais uzbrucējs bija rūpīgi izplānojis šo notikumu līdz pat pēdējai detaļai, pārgriežot telefonu līnijas, lai iekšā esošie nevarētu sazināties ar glābējiem, ja viņi pamanītu liesmas vai sajustu dūmus. Lieta tika pārklasificēta par slepkavības izmeklēšanu, meklējot vainīgo, kurš liktenīgajā vakarā palika neredzēts un nedzirdēts. Cik izmeklētāji varēja spriest, Jolija Farmere vai kādam no tur strādājošajiem nebija zināmu ienaidnieku. Labākā teorija, ko izmeklētāji spēja izvirzīt, bija tāda, ka notikusi personas sajaukšana. 2008. gadā tika veikta vēl viena izmeklēšana par šo notikumu, taču atbildes tā arī netika atrastas. Nebija pilnīgi nekādu pierādījumu, kas varētu kaut nedaudz palīdzēt atminēt noslēpumu par to, kas notika tajā vakarā, un noslēpums joprojām pastāv. Joprojām paliek jautājumi, kas iznīcināja Joliju Farmeri? Un kāpēc viņi to izdarīja? 2011. gada 11. martā Japānas Dziļvagas apkaimes iedzīvotāji piedzīvoja nepatīkamu pamošanos. Zemestrīce ar satriecošu 9,1 magnitūdu notika pie Honšu ziemeļaustrumu krasta, izraisot milzīgu cunāmi, kas sasniedza krastu, tikai 30 minūšu laikā sagrāva jūras aizsargmūrus un nākamajās dienās izslēdza 3 kodolreaktorus. Tās kļuva pazīstams kā 2011. gada Tohoku zemestrīce un cunāmi.
Tā bija katastrofa, kas nolīdzināja mājas, iznīcināja zemi, atslēdza elektroapgādi un prasīja tūkstošiem un tūkstošiem dzīvību. Tika reģistrētas 15,899 bojāgājušo, 2526 cilvēki pazuduši bez vēsts un vairāk nekā 6000 ievainoto. 123,000 māju sabruka un vēl miljonam tika nodarīti bojājumi. Tsunami, kura augstums sasniedza 12 pēdas un kas traucās ar ātrumu 500 jūdzes stundā, bija atbildīgs par lielāko daļu postījumu. Tie, kur dzīvības šausminošais notikums saudzēja, palika bez mājām, pārtikas un ar biedējošu ainu, kas uz visiem laikiem iespiesta viņu atmiņā. Līdzās šī intensīvā, traumatizējošā notikuma vīzijām, statistikai un postījumiem pastāv arī noslēpums, kas izaicina jebkādu izskaidrojumu. Tas bija noslēpums par iespējamu spoku novērojumu vilni un neizskaidrojamām sastapšanām, kas sākās pēc tsunami iznīcības. Tieši tad, kad dzīve piekrastē sāk atgriezties ierastajās sliedēs, sākās dīvainie novērojumi. Taksometru vadītāji visvairāk skartajās teritorijās, piemēram, Sendai vai Ishinomaki, ziņoja par dažiem satraucošiem stāstiem. Vairāki vadītāji apgalvoja, ka viņi uzņēma pasažierus, kuri noslēpumaini pazuda brauciena vidū, vēl nesasniedzot galamērķi. Bieži vien pasažieri bija norādījuši adreses, kas vairs neeksistēja rajonos, kurus tsunami bija iznīcinājis. Pēc tsunami taksometru vadītāji ziņoja par biedējoši augstiem aizmugurējiem sēdekļiem un mulsinošām sarunām ar šiem spocīgajiem pasažieriem, bieži pabeidzot maršrutus pat tad, kad pasažieri bija pazuduši. Citi iedzīvotāji redzēja tsunami izmērcētas figūras, priekšmetus, kas pārvietojās neizskaidrojami, un elektroniku, kas uzvedās dīvaini. Neskatoties uz skeptiķu apgalvojumiem par PTSS, iedzīvotāji palika pie saviem stāstiem, atstājot pārliecinošu un biedējošu noslēpumu. Saskaņā ar noslēpumainu leģendu, kas saistīta ar Ziemeļkarolīnas universitāti, kāds jauns students kļuva par nežēlīga nozieguma upuri, cenšoties iegūt citas studentas simpātijas. Tas bija 1833. gads, kad Pīters Dramgūls bezcerīgi iemīlējās Fannijā, studentē no Čapelhilas. Abby gandrīz uzreiz kļuva par pāri un sāka slepus tikties pie plakana akmens netālu no klints. Viņu mīlestība bija nepārspējama un šķita kā romantisks romāns. Kā tas bija līdz brīdim, kad pēkšņi parādījās otrs precinieks un visu sabojāja. Izrādījās, ka šis precinieks bija Pētera labs draugs, arī students universitātē. Pēters pamanīja, ka viņš arī cenšas iegūt Fannijas simpātijas, kas izraisīja milzīgu greizsirdību. Leģenda vēsta, ka tā vietā, lai rīkotos pēc savām emocijām, viņš vienkārši centās izvairīties no sava drauga. Bet draugs turpināja viņu traucēt, līdz kādu dienu tas sasniedza kulmināciju. Abi satikās šaurā takā, un apzināts pleca grūdiens pārauga karstā strīdā. Pretinieks izaicināja Pēteri uz dueli, kas, kā tiek apgalvots, beidzās ar Pētera nāvi. Panikas pārņemti, pretinieks un divi viņa draugi aizveda līķi uz plakano akmeni, kur Pēters un Fannija bieži tikās. Viņi izraka seklu kapu un apglabāja savu upuri. Fannija, nezinot, ka ar viņas mīļoto kaut kas ir noticis, turpināja iet uz akmeni un gaidīja dienu pēc dienas. Vienīgā norāde, izņemot viņa prombūtni, bija sarkanie traipi uz klints, kas liecināja, ka ar viņas mīļoto ir noticis kas slikts. Leģenda ir saglabājusies gadsimtiem ilgi, līdz zinkārīgi pētnieki nolēma meklēt it kā apglabāto Pītera Drumgūla ķermeni, taču viņiem to nekad neizdevās atrast. Pētnieki sāka uzskatīt, ka viss stāsts ir balstīts tikai uz mītu, papildinot universitātes leģendas. Taču izrādās, ka daļa no šī stāsta ir patiesa. Pīters Drumguls bija īsts Ziemeļkarolīnas universitātes students Čapelhilā, kurš 1833. gada janvārī rakstīja savam tēvam norādot, ka viņš nav nokārtojis iestāju eksāmenu. Viņa tēvs bija neapmierināts ar dēla neuzņemšanu, taču dusmas vēl vairāk uzkurināja kāda fakultātes locekļa sūtīta vēstule, kurā tika norādīts, ka Pīters nodarbojas ar izlaidību. Tam sekoja rūgtu vēstuļu apmaiņa, kuras noslēdzošajā vēstulē bija rakstīts: Esmu nolēmis vairs nekad neredzēt to vecāku seju, kuru esmu tik maz cienījis, un vēstule beidzās ar norādi, ka viņš grasās doties ar kuģi uz Eiropu. Pīters pēc tam noslēpamainos apstākļos pazuda no savām telpām. Viņš atstāja aiz sevis daudzas savas mantas un nesamaksāja Čapelhilas tirgotājam. Istabas biedrs raksturoja pazudušo vīrieti kā garastāvokļa maiņām pakļautu un ar noslieci uz trakulību. Un pēc tam vairs nav nekādu ierakstu par Pītera gaitām. Viņš vienkārši pazuda tajā dienā, izzūdot nezināmajā, un drīz vien kļuva par leģendu.
Dīvaini un noslēpumaini notikumi nenotiek tikai baznīcās, debesīs vai apkaimju ēnās. Šie biedējošie gadījumi var notikt jebkur, un ik viens var kļūt par to liecinieku. Vismazāk gaidītā vieta, kur varētu notikt neizskaidrojams gadījums, būtu kosmosa centrs. Tas, ka to novēro centra darbinieks, pārsniedz ticamības robežas. Tomēr 1986. gadā tieši tas arī notika. Tā bija vējaina nakts Hjūstonā, Teksasā, un tumsa pārklāja NASA Johnsona kosmosa centru. Vakaru beidza NASA arhīvists Franks Šofs, kurš tikko bija pabeidzis savu maiņu un devās uz savu automašīnu stāvvietā. Biroģā bija pagājusi diezgan neievērojama diena. Taču Šovam viņa diena tūlīt kļūs daudz interesantāk, bet ne tā, kā viņš būtu gaidījis, jo tuvojoties savai automašīnai, arhīvists apstājās, ieraugot, ka kaut kas kustas viņa redzesloka malā. Viņš pacēla galvu augšup, pavēršot skatienu uz milzīgās Johnsona kosmosa centra ēkas augšdaļu. Viņš samiedza acis, raugoties uz kaut ko tādu, kas lika viņam pār muguru pārskriet drebuļiem, un viņš vēlējās kaut būtu ātrāk iekāpis savā automašīnā. Pašā augšā pavērās skats, kas radīja tikai un vienīgi šausmas. Tas bija nekad iepriekš neredzēts radījums, liels un ogļmelns kā nakts. Tam bija milzīgi sikspārņa spārni, kas atgādināja gargoilu. Sastingis panikā, Šofs nespēja darīt neko citu, kā tikai skatīties uz to. Bija tā, it kā visi viņa murgi būtu materializējušies tieši viņa acu priekšā, un ar tiem saistītās bailes pārņēma viņu. Radījums šķiet pamanīja Šovu, un tā caur urbjošās acis sastapās ar viņējām. Arhivāks vēlāk apgalvoja, ka viņam šķitis it kā garguļa izbaudīt paniku, ko tā bija izraisījusi. Radījums tad izplēta savus spārnus un, izdodot sprakšķošu skaņu, aizlidoja nakts tumsā. Nakts. Pagāja vēl vairākas minūtes, līdz vīrietis spēja pietiekami nomierināties, lai varētu kustēties. Viņš trīcēdams iekāpa savā automašīnā un sāka ceļu uz mājām. Mājās ģimene gaidīja viņa atgriešanos. Viņš bija vēlāk nekā parasti, kas ģimenē radīja satraukumu. Kad Šovs bija ieradies mājās, viņi uzreiz saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Šovs bija bāls un bez elpas, un drīz viņš sāka stāstīt visneticamāko stāstu, kādu viņi jebkad bija dzirdējuši. Protams, ģimene viņam neticēja un domāja, ka viņš noteikti ir pārpratis to, ko bija redzējis. Kopā viņi nolēma, ka viņam nevajadzētu nevienam stāstīt par redzēto, un Šovs turēja savu vārdu, cenšoties izdzēst to nakti no savas atmiņas. Tomēr mocīts ar domām par šo briesmīgo būtni, viņš to uzticēja draugam, kurš bija arī viņa priekšnieks. Sagaidīdams, ka viņu atlaidīs uzreiz, Šovs tā vietā bija patīkami pārsteigts par atbildi. Priekšnieks viņam teica, ka viņš nav pirmais, kurš ir redzējis gargoilu. Tiek apgalvots, ka lieta jau bija atvērta pēc iepriekšējas gargoila parādīšanās un 2 apsarbu neizskaidrojams bojājējs kosmosa centrā. Šovs jūta atvieglojumu, taču fakts, ka viņš nebija traks vai iztēlojies šo būtni, radīja virkni jaunu jautājumu un lielākus riskus. Ko viņš un citi liecinieki redzēja Hjūstonā? Tas bija 1982 gads, kad Beļģija pārņēma viens no nekaunīgākajiem un biedējošākajiem noziegumiem. Tas bija Nivelge uzbrukums, ko veica 2 bezbailīgi vīri. Viņi bija iespaidīgi vīri, rotāti ar ievērojamām ūsām, aprakstīti kā veci un norūdīti. Dažreiz viņiem pievienojās 3. vīrs, kurš izskatījās līdzīgs, un kopā viņi izpostīja visu Denamu, izdarot vienu no lielākajiem noziegumu sērijām vēsturē. Sākotnēji noziegumi, kas saistīti ar šiem vīriešiem, sākās tajā gadā 10. maijā Briselē, kad abi nekaunīgie zagļi nozaga 2 transportlīdzekļus. Viens no tiem bija Austin Allegro, kuru vēlāk pameta tā sliktā stāvokļa dēļ. Otrais transportlīdzeklis bija Volkswagen Santana labā stāvoklī, kuru nozaga tieši no autosalona. Augustā Santana kļuva par bēgšanas automašīnu, un abi ielauzās franču pārtikas veikalā pēc tā slēgšanas, līdzi ņemot šaujamieročus. Policija tika informēta par notiekošu laupīšanu un ieradās notikuma vietā, taču apšaudē tika ievainoti. Septembra beigās, gaišā dienas laikā, 3 vīrieši bruņojušies ar šaujamieročiem izraisīja teroru ieroču veikalā, piespiežot klientus un darbiniekus gulēt uz grīdas un sistemātiski meklēja ieročus. Liecinieki raksturoja viņus kā metodiskus un tādus, kuri precīzi zināja, ko meklē. Policija atkal ieradās notikuma vietā, taču uzbrucēji viņus nāvējoši ievainoja. Šī pārbaudījuma beigās bija nozagti 15 ieroči, tostarp pusautomātiskās šautenes un pistoles.
23. decembrī Bierseles viesnīcas apkopēju nāvējoši ievainoja un pēc dažiem avotiem arī spīdzināja. Upuris bija José Van den Einde, Spānijas līdera Franko atbalstītājs, kurš, kā ziņots, bieži apmeklēja šautuves, kas tika uzskatītas par vietām, kur uzturējās aizdomās turamies saistībā ar Niveļas bandas noziegumu sēriju. Kad 1982 gads beidzās, policijai joprojām nebija ne jausmas, ka šie noziegumi ir savstarpēji saistīti. Viņi uzskatīja, ka tie ir nejauši, izolēti, sporādiski gadījumi. Noziegumu sērija vēl nebija beigusies, un 1983. gada 9. janvārī terors turpinājās, sākoties ar līķa atklāšanu taksometra bagāžniekā. Nozieguma vietā tika atrasta cigaretes izsmēķis, taču uz tā esošā DNS nav saistīta ne ar vienu aizdomās turamo. Februārī ar 3. vīrieša palīdzību tika aplaupīts pārtikas veikals Ženvālā. Šoreiz uzbrukums bija vērsts uz naudu, un neviens šajā incidentā netika nopietni ievainots. 2 dienas vēlāk sieviete piespieda izkāpt no sava Velvā Golf, un viņa labi apskatīja aizdomās turamo, kas vēlāk ļāva izveidot vienu no liecinieku fotorobotiem. Tajā pašā mēnesī tika nozagts Audi no mehāniķa darbnīcas, un vēl viens pārtikas veikals tika aplaupīts, bet bēgšanai tika izmantots Volkswagen Golf. Martā vīrieši uzbruka vēl vienam pārtikas veikalam, nāvējoši ievainojot veikala vadītāju, un bēgot ar naudu, viņi vairāk kārt izšāva veikalā, atklājot savu nežēlīgo dabu. Līdz 1983. gada beigām policija bija pilnīgi apjukusi un joprojām nezināja, ka visus šos noziegumus pastrādā tie paši vainīgie. Un tas turpinājās līdz 1986. gadam, un līdzīgi uzbrukumi turpinājās nākamos 3 gadus. Noziegumu sērijas beigās Niveļas banda bija paveikusi 20 uzbrukumus, izraisījusi 40 ievainojumus un atstājusi 28 līķus. Un viss, kas policijai bija neskaidri 3 aizdomās turēto apraksti. Viņu iesauca par milzi, vīrieti, kurš bija vairāk nekā 6 pēdas garš, un viņu raksturoja kā grupas vadītāju. Otrais vīrietis bija 30. gados, šķietami vecāks par vadītāju. Viņš bija garš, bet ne tuvu tik garš kā milzis. Tieši šis cilvēks izsmēja un smējās par upuriem. Viņš arī biežāk šāva ar savu ieroci. Trešo vīrieti, kurš reti parādījās noziegumu vietās, sauca par veco vīru vai šoferi. Viņš bija daudz vecāks par abiem pārējiem, raupšs, norūdīts un īss. Viņš piedalījās uzbrukumos un bija bēgšanas automašīnas vadītājs. Lai gan vairāki cilvēki tika nosaukti kā izmeklēšana interesējošas personas, noziegumu sērija nekad netika atrisināta. Valdošā teorija apgalvoja, ka vainīgie bija profesionāli noziedznieki un iespējams bija saistīti ar galēji labējiem ekstrēmistiem. Baumas par brīnumiem bieži liek daudziem apšaubīt, vai tie patiešām ir svēts notikums, krāpšana vai masu histērijas izpausme. Runājot par mātes Marijas vīzijām un viņas it kā dievišķo vēstījumu, kas laika pa laikam nonāk ziņās, mēs nevaram neuzdot sev to pašu jautājumu. Tāds bija gadījums arī citā brīnumainā notikumā, kas sākās 1973. gada 12. janvārī. Māsa Agnesa Katsuko Sasagava, Japāņu mūcene, kura bija kurla, bija pirmā, kas piedzīvoja dīvainas, neizskaidrojamas vīzijas. Tajā dienā viņa redzēja spožu gaismas staru, izstarojamu no tabernākula, greznas aizslēgtas kastes, kas simbolizē dieva klātbūtni cilvēku vidū. Tas bija noslēpumaini un noteikti atstāja māsu Agnesi šokā. Galu galā šī doma izzuda no viņas prāta, bet pēc 2 dienām noslēpumainā gaisma atkal parādījās, iezīmējot virknes dīvainu parādību sākumu, kuras viņai vēl nāksies piedzīvot. 28. jūnijā mūķene pēkšņi piedzīvoja it kā stigmas, brūces, kas nejauši parādās uz cilvēka ādas, bieži vien atbilstot krustā sišanai. Brūce bija parādījusies uz viņas kreisās rokas un ieguvusi krusta formu. Māsas Agneses roka palika sarkani notraipīta un pulsēja sāpēs. Pēc tam, kad tas tika atzīts, tuvumā esošā koka Marijas skulptūra ienerdzējās. Pagāja vairākas dienas bez citiem notikumiem līdz jūlija sākumam, kad būtne beidzot nolēma uzrunāt viņu ar vārdiem. Lūdzoties kapelā, svētītās Jaunavas Marijas statuja, kas izgrebta no viena katsuja koka gabala, kļuva par vēstījuma nesēju. No tās atskanēja balss, kur māsa Agnese brīnumainā kārtā varēja dzirdēt. Balss apgalvoja, ka viņas kurlums drīz tiks dziedināts.
Viņai tika arī uzdots lūgties par cilvēku grēku izpirkšanu un ziņot savai priekšniecei par visu, ko viņa bija pieredzējusi. Tajā pašā dienā citas māsas no baznīcas bija pamanījušas, ka no statujas rokas pils sarkans šķidrums. 4 reizes šī plūsma atkārtojās, izraisot baznīcā gan baiļu, gan ziņkāres vilni. Tiek apgalvots, ka brūce, kas bija iedobusi statujas roku, palika tur vairākus mēnešus, līdz tā noslēpumaini pazuda 29. septembrī. Tad māsas pamanīja, ka uz jaunavas Marijas kakla un pieres bija sācis veidoties sviedri. Pēc dažām dienām māsa Agnese saņēma otro vēstījumu. Šoreiz balss paskaidroja, ka kunga pieaugošās dusmas liecina par lielu sodību, kas tiks uzlikta visai cilvēcei. Atkal māsai tika uzdots ziņot savam priekšniekam par to, ko viņa bija dzirdējusi. 13. oktobrī māsa Agnese saņēma sev 3. un pēdējo vēstījumu no parādības, kuru nosauca par Akitas dievmāti. Balss sāka ar to, ka vēstījums tiks nodots viņas priekšniekam. Viņa it kā paskaidroja, ka cilvēki nenožēlo grēkus un arī neuzlabo sevi, un tāpēc tēvs uzliks cilvēcei lielu sodu. Mūčene apgalvoja, ka balss viņai teikusi, ka dēmons ievāks daudzas dvēseles un par grēku pieaugumu nebūs piedošanas. Vārdi, kas tika nodoti pārējām māsām un viņa priekšniecei, izraisīja bailes. Tas bija draudīgi, un vēl satraucošāk to padarīja it kā dzīvībai svarīgais šķidrums, kas nākamos 6 gadus pludīs no statujas acīm, pirms pēkšņi apstāsies. Tika uzsākta izmeklēšana par šo notikumu, un Japānas katoļu baznīca to atzina par īstu. Viņi uzskatīja to par svētu notikumu, bet zinātniskās sabiedrības pārstāvi to nespēja izskaidrot. Kas patiesībā šeit notika? Vai tas viss bija krāpšana, kā izrādījās daudzos citos gadījumos? Vai arī šeit bija kas daudz ļaunāks un draudīgāks? Jessica Lina Gvarino, jaunākā no 3 māsām, uzauga Unikoja apgabalā, Tennessee. 2011. gadā, kad viņai bija 21 gads, viņa ievēroja Carsons Camerons, 52 gadus vecs vīrietis, kurš dzīvoja Goldsboro, Ziemeļkarolīnā, kopā ar dažiem citiem mājas iemītniekiem. Viņas ģimene, neapmierināta ar šīm attiecībām, mēģināja atturēt viņu no Camerona vairāku iemeslu dēļ, taču Jessica bija līdz ausīm iemīlējusies, un viņa pūliņi izrādījās veltīgi. Līdz Ziemassvētkiem, kad jaunā sieviete pārcēlās uz dzīvi sava jaunā drauga mājā, Old Grantham Road. Papildus vecuma atšķirībām, Guarino ģimeni satrauca arī narkotiku lietošana. Tiek apgalvots, ka Jessikai iepriekš bija problēmas ar vielu lietošanu, un Camerons iespējams joprojām bieži lietoja narkotikas. Lai gan spriedze bija neizbēgama, ģimene uzturēja pastāvīgu kontaktu. Vismaz tā tas bija līdz 2012. gada janvāra pēdējām dienām, kad Jessica piezvanīja saviem radiniekiem pēdējo reizi. Viņa zvanīja savai māsai Ešlijai. Viņa teica Ešlijai, ka algu saņems tikai nākamajā nedēļā, un līdz tam laikam viņas telefonā vairs nebūs sarunu minūšu. Nākamā nedēļa pagāja, un no 21 gadus vecās meitenes nebija ne ziņas, ne miņas, un drīz kļuva skaidrs, ka viņa ir pazudusi. Pēc tam, kad tika iesniegts ziņojums Veina apgabala šerifa birojā, viņas pēdējās gaitas tika izsekotas līdz Karolīnas ārstēšanas centram, ambulatorai iestādē, kas atrodas Austrumu Ešstrītas 1700 numuru kvartālā Goldsboro, Ziemeļkarolīnā. Viņa tur bija 2012. gada 23. janvārī, taču neviens īsti nezina, kur viņa devās tālāk. Taču vēlāk kāds kolēģis apgalvoja, ka viņu redzējis 25. janvārī, 2 dienas vēlāk. Veina apgabala šerifa birojas arī paziņoja Tennessee Irvinas policijas departamentām, kas veica savu izmeklēšanu un meklēja pazudušo sievieti. Izmeklētāji drīz nonāca pie Carsona Camerona, kuram bija dīvains stāsts, ko pastāstīt. Pēc viņa teiktā, draudzene, ar kuru viņš dzīvoja kopā, pēkšņi bija aizgājusi nakts vidū, neko nesakot un atstājot visas savas personīgās mantas. Taču Carsonas stāsts drīz vien tika apgāsts, kad izmeklētāji vērsās pie viņa istabas biedriem. Istabas biedri, kuri dzīvoja kopā ar Cameronu un Jessiku, apgalvoja, ka abi patiesībā bija aizgājuši kopā nakts vidū, taču pēc dažām dienām atgriezās tikai viens no viņiem. Dīvaini, bet Jessikas pārtikas talonu karte tika izmantota vēl vismaz mēnesi pēc tam, kad viņa tika izsludināta par pazudušu. Karte tika izmantota 2 vietās – Charlestonā, Dienvidkarolīnā un Goldsboro, Ziemeļkarolīnā. Jessica nav piekļuvusi nevienai no savām sociālo tīklu lapām kopš janvāra.
Turpmākajos mēnešos Kemerons tika arestēts saistībā ar cikām nenosauktām apsūdzībām, taču viņš joprojām atteicās runāt par savu pazudušo draudzeni vai šo lietu, nesniedzot nekādu informāciju, kas varētu palīdzēt viņu atrast, un bija skaidrs, ka viņš bija pēdējais cilvēks, kurš viņu redzēja. Viņš pavadīja viņu tajā liktenīgajā vakarā un atgriezās bez viņas. Jessikas atrašanās vieta joprojām paliek noslēpumaini nezināma. Apstākļi, kas saistīti ar viņas pazušanu, joprojām ir neskaidri, un Kamerons joprojām ir aizdomu un šaubu ēnā. Jessikas ģimene netic, ka viņa būtu aizgājusi vispirms nesazinoties ar viņiem. Šajā lietā ir tikai daži nelieli pavadieni, un viņa joprojām ir pazudusi ļoti dīvainos apstākļos. Suhiko Kyuchi dzīvoja interesantu dzīvi. Viņš bija rakstnieks un komētu mednieks, kurš savas dzīves laikā atklāja 4 komētas. Viena no šīm komētām pat tika nosaukta viņa vārdā. Mēģināt atrast šos debesu objektus nav viegli, jo tie izstaro mazāk gaismas nekā zvaigznes. Kyuchi tādēļ tika uzskatīts par lielisku komētu mednieku. Taču bija vēl kas ievērojamāks, kas šo cilvēku padarīja bēdīgi slavenu. Noslēpums, kas ir tik dīvains, ka zinātnieki joprojām ir apmulsuši par viņu stāstu. Viņa stāsts sākās 1977. gadā, kad viņam bija 22 gadi un viņš strādāja Japānas gaisa pašaizsardzības spēkos. Kā lidojuma dispečers, viņš uzraudzīja aeronautiskās operāciju kontrolas procesu, īpaši Hyakuri aviobāzē Omitamā, Ibaraki prefektūrā. Kādā vakarā, esot darbā, Kyuchi pārņēma spēcīgas sāpes, kas izstarojās no viņa vēdera. Viņa kolēģi ātri tika informēti, un viņš tika steidzami nogādāts slimnīcā. Slimnīcā Kyuchim tika diagnosticēta 12 pirkstu zarnas nosprostojums. Šīs stāvoklis var izrādīties letāls, un jaunajam vīrietim no tā neizdevās izvairīties. Pēc vairāku minūšu mēģinājumiem viņu atdzīvināt tika konstatēta nāve, un tas arī bija viss. Ārsti novilka savus halātus un tika gatavots mirušā ķermenis. Pēc 30 minūtēm slimnīcas personāls jau bija atgriezies pie savām ierastajām darbībām. Tad notika kaut kas patiesi neizskaidrojams. Kyuchi pamodās. Viņš tika atdzīvināts, it kā būtu bijis dziļā miegā, bet tā nebija. Viņa aiziešanas brīdī klāt bija vairāki ārsti, un viņa centieni viņu atdzīvināt bija veltīgi. Lai gan daudzi varētu domāt, ka Kyuchi tik ilgi prom esot, varētu būt kādi smadzeņu bojājumi vai citas veselības problēmas, viņš bija pilnīgi vesels, izņemot to, ka viņam gandrīz mūžīgās atpūtas laikā bija visai dīvaina pieredze. Aerodoties pilnīgā tumsā, Kyuchi tālumā pamanīja gaismu. Izrādījās, ka tā gaisma bija tunelis, uz kuru viņa neizskaidrojami vilka. Ieeģot tunelī, viņš tika pārnests jaunā ainā, kas bija pilna ar ziediem un zaļu plaukstošu pļavu. Visnetikamāk Kyuchi apgalvoja, ka viņš pilnībā juta savu ķermeni. Viņš staigāja basām kājām un varēja sajust augsni un zāli zem savām pēdām. Drīz viņš atklāja upi ar laivu, kas tajā šūpojās. Viņš uzkāpa laivā un ar rokām airēja, kas bija smags darbs, un lika viņam justies nogurušam, kad viņš sasniedza pretējo krastu. Kad viņš izkāpa krastā, Kyuchi saprata, ka nav viens. Jau 5 svešinieki tuvojās viņam, un viens no viņiem jautāja, kāpēc viņš tur ir. Vīrietis bija tik pārsteigts, ka nespēja atbildēt, un pats nezināja atbildi. Grupas sieviete aizveda viņu uz kalnu, un tieši tur viņš saprata, kas ir šie svešinieki. Tie bija viņa mirušais brālēns un vecvecāki. Pēc šī atklājuma Kyuchi sastapa kalnā seju, kas viņam pateica kaut ko, ko viņš nespēja atcerēties. Pēc mirkļa Kyuchi pamodās slimnīcā. Viņš it kā juta, ka viņa elpa un sirdsdarbība bija apstājusies, taču viņš vēl nebija atgriezies savā fiziskajā ķermenī. Viņa ģimene, kas stāvēja ap viņu ar asaras lacītiem vaigiem, nedzirdēja nevienu viņa vārdu. Kyuchi pats sekoja savai mātei ārā no istabas un nejauši dzirdēja, kā viņa runā ar viņa māsām, paziņojot viņām par viņa aiziešanu. Kad Kyuchi atdzīvojās un ģimene bija apstulbus, viņš spēja atcerēties sarunu, ko bija dzirdējis, kā viņa māte runā ar abām viņa māsām. Viņi visi bija apstulbuši no šī paziņojuma. Pēc tam Kyuchi sāka atcerēties citus notikumus, ko bija pieredzējis. Vienā no pieredzēm viņš bija ceļojis 1000 gadu atpakaļ uz lielo plūdu laiku. Viņš atklāja, ka ūdeņi nāca no komētas, kas bija pārāk tuvu palidojusi Zemei. Gravitācijas spēks bija ievilcis komētas ledu Zemes atmosfērā, izraisot milzīgu lietusgāzi, kas acumirklī pacēla jūras līmeni par 2000 metriem. Tiek apgalvots, ka Kyuchi piedzīvoja visuma radīšanu.
Viņš apgalvoja, ka ir devies atpakaļ laikā līdz pašam sākumam. Šī pieredze viņu piespieda pārdomāt savu ticību lielajam sprādzienam, un tā vietā lika domāt par augstāku, universālu prātu, kurā visums ir viena liela apziņa. Jaunais vīrietis arī spēja paredzēt dažus nākotnes aspektus, apgalvojot, ka 80. gados cilvēce atklās pierādījumus par attīstītu civilizāciju no senās pasaules. Un laika posmā no 2024 līdz 2027 gadam Dienvidamerikā tiks atrasti milzīgi skeleti. Visi šie notikumi norisinājās 30 līdz 40 minūšu laikā, atstājot Kjuči ar daudziem neatbildētiem jautājumiem. Ārsti un zinātnieki bija apjukuši par viņa atdzīvošanos un dīvainajiem stāstiem, ar kuriem viņš bija atgriezies. Biedējošais Fanta, ja viltus sociālā darbinieka fenomens 90. gados pārņēma apvienoto karalisti un ASV. Nezināmas personas, bieži labi ģērbušās, izlikās par sociālajiem darbiniekiem, sabiedrības veselības māsām vai līdzīgiem speciālistiem, lai iegūtu piekļuvi mājām, bieži aizbildinoties ar labklājības pārbaudi vai vakcināciju. Svarīgs incidents notika Sheffieldā, Dienvidjorkšīrā, 1990. gadā, kad divas sievietes, uzdodoties par NSPCC pārstāvēm, apmeklēja Elizabetes Koplendas māju. 2 dienas vēlāk atgriezās cita aģentu pāra, draudot atņemt viņas bērnus, pamatojoties uz it kā veikto riska novērtējumu. Koplendas zvans varas iestādēm atklāja, ka NSPCC nav nekādu ierakstu par šiem apmeklējumiem, kas noveda pie operācijas bērnu aprūpe uzsākšanas. Vēl viens gadījums notika 1991. gadā Blessingtonā, Īrijā, kur sieviete, kas uzdevās par sabiedrības veselības māsu un zināja jaunu zēna vārdu un dzimšanas datumu, mēģināja viņu aizvest uz tās augtajām vakcinācijām, taču aizgāja, kad māte pieprasīja uzrādīt identifikācijas apliecību. Austrumu veselības padome pēc tam izdeva brīdinājumus. Ziņojumi par šiem krāpnieciskajiem apmeklējumiem, kurus bieži veica labi ģērbts pāris, 1991. gadā dominēja vairākos Anglijas grāfistēs. Lai gan nolaupīšanas bija retas, šie gadījumi bija satraucoši. Šī parādība turpinājās arī 90. gados, un vainīgie kļuva viltīgāki, izgatavojot viltotas identifikācijas kartes. Atsevišķi gadījumi ir ziņoti vēl 2021. gadā, kad viltus veselības aprūpes darbinieki veica it kā vakcinācijas. Motīvi joprojām nav skaidri, un teorijas svārstās no sērijveida nolaupītājiem līdz masu histērijai. Vecāku ātrā domāšana, kuri pieprasīja uzrādīt apliecību vai sazinājās ar varas iestādēm, iespējams ir novērsusi daudz garāku pazudušo bērnu sarakstu. Kas patiesībā avarēja Virģīnijā, Brazīlijā? Šis ir jautājums, kas 1996. gadā kļuva par pilsētas sarunu tematu, kad notika Virģīnijas incidents, Brazīlijas pašu Rosvela, kas atstāja sabiedrību satrauktu un meklējot atbildes, kuras viņi nekad neatrada. Pilsēta, kas atrodas Minas Žeraisā, Brazīlijas dienvidaustrumos, bija mājvieta 100 000 iedzīvotājiem, un ievērojama daļa no viņiem sāk izteikt dīvainus apgalvojumus, kas noveda pie plašas mediju uzmanības un rūpīgas izmeklēšanas. Tas viss sākās 1996. gada 13. janvārī, kad Carlos de Souza devās uz Minas Žeraisu no San Paulu. Viņš bija iecerējis satikties ar draugiem uz vienu dienu. Viņiem bija plāns lidot ar dažām lidmašīnām. Tomēr ceļojuma laikā Carlos kļuva par liecinieku neizskaidrojamam notikumam. Viņš pamanīja dīvainu cigāra formas objektu, kas tieši virzījās viņa virzienā. Viņš nevarēja saprast, kas tas ir, taču tā aizmugure bija cietusi nopietnas bojājumus. Viņam šķita, ka pa to ir šauts. Objekts atradās 300 metrus virs zemes un strauji zaudēja augstumu. Tieši pirms sasniegšanas šosei Karls skatījās, kā tas pēkšņi pilnībā apgriezās, aizlidoja pretējā virzienā, uz brīdi slīdēja un tad ietriecās tieši zemē. Karls apstājās malā un devās uz vietu, kur redzēja NLO nokrītam. Viņš atklāja, ka tas bija avarējis netālu no Baltas mājas. No tā izplūda ķīmiska viela, kas bija apdedzinājusi 40 metrus zāles. Objekts, ko viņš bija redzējis, bija aptuveni skolas autobusa lielumā, un tagad tam apkārt bija izkaisīti gruži, kamēr tas gulēja iestrēdzis zemē. Karls sajuta amoņaka smaržu un atrada dīvainas, pašatjaunojošas folijam līdzīgus gružus. Militāra personas ieradās un pavēlēja viņam attālināties. Nedēļu vēlāk studenti pie sporta zāles ieraudzīja radību, taču militāra personas ātri bloķēja šo teritoriju. Tajā pašā pēcpusdienā 3 sieviešu grupa apgalvoja, ka ir redzējušas divkājainu radību ārpus zemes izcelsmes.
Tā tupēja uz neliela pamesta zemes gabala pilsētā. Tā augums bija apmēram 1,5 metrs, un tai bija liela galva. Viņi apgalvoja, ka tā bija tieva ar brūnu un taukainu ādu. Diena beigtos ar vairākiem neizskaidrojamiem ārpuszemes novērojumiem un vismaz vienu NLO ziņojumu. Šis dīvainais un satraucošais pārdzīvojums joprojām nav izskaidrots un turpina satraukt tos, kuri to dzird. Tā bija spilgti zaļa divvietīga Bristol LSLSA, kas pacēlās no Džordžtaunas lidostas 2. augustā 12:45 un pazuda nezināmajā. Mazajā lidmašīnā atradās 72 gadus vecais Gregorijs Vons, 66 gadus vecais Kims Varners un viņu mīļotais suns Mollija, kad tā apmaldījās pie Tasmānijas ziemeļu krasta. Viņu galamērķis bija jaunās Dienvidvelsas centrālā daļa, taču maršruts veda pāri bēdīgi slavenajām Bassa šaurumam, Austrālijas pašas Bermudu trīsstūrim. Tieši šajā posmā starp Viktoriju un Tasmaniju ir notikušas vairākas neizskaidrojamas pazušanas, kuru mērķis bijuši kuģi un lidmašīnas. Nestabilie laikapstākļi, spēcīgās straumes un slikta redzamība varētu būt iemesls noslēpumiem, kas šeit atklājas. Gadu desmitiem Bassa šaurums bija aprījis vienu lidmašīnu pēc otras un vienu kuģi pēc otra, un tas atkal uzbruka, pievienojot vēl vienu gadījumu savai arvien pieaugošajai sarakstā. Izteikti krāsotajam Bristolas lidaparātam bija paredzēts nolaisties Viktorijas reģionā, kur tas uzpildītu degvielu. Pēc tam bija jādodas uz Hillstonu, taču tas nekad neieradās lidostā, kā bija plānots. Tieši pēc 17:05, tajā dienā, kad Gregorijs un Kima bija paredzēts nolaisties, viņa ģimenes locekļi ziņoja varas iestādēm, uzskatot, ka ir noticis kaut kas briesmīgs. Tikai dažu mirkļu laikā tika uzsākta izmeklēšana. Tika noskaidrots, ka Gregorijs, kurš vadīja lidmašīnu, nebija sazinājies ar varas iestādēm. Vadības torņi arī nesaņēma neviena trauksmes signāla, kas liecina, ka notikušais bija tik pēkšņs, ka nebija laika to nosūtīt, vai arī pilotam. Šķita nevajadzīgi ziņot par bīstamu situāciju, līdz bija jau par vēlu. Pēc tam šajā apgabalā tika uzsākta plaša mēroga meklēšana, izmantojot iestāžu rīcībā esošās modernās tehnoloģijas. Neskatoties uz ātrajām darbībām un intensīvajiem centieniem atrast koši krāsoto lidmašīnu, Gregorijs, Kima un Mollija joprojām bija pazuduši. Sarežģītie laikapstākļi tikai padarīja centienus veltīgus, palēninot gaisa meklēšanu. Kad laiks uzlabojās, operācijas atsākās, taču varas iestādes nav tuvāk tam, lai saprastu, kas notika tajā liktenīgajā dienā vai kur lidaparāts un tā pasažieri varētu būt nonākuši. Septembra beigās meklēšana tika oficiāli pārtraukta, un likumsargi gaida jaunu informāciju pirms turpināt izmeklēšanu. Atliek tikai cerēt, ka pasažieri sasniedza krastu un neiekrita okeānā. Pārim ir daudzu gadu pieredze aviācijā. Ņemot to vērā, iespēja, ka viņi tiks atrasti dzīvi, strauji samazinās. Pašlaik Bristols un tā pasažieri joprojām ir pazuduši virs draudīgās, noslēpumainās Bassa šauruma, un šajā dīvainajā incidentā šķietami nav nekādu atbilžu. 2019. gadā attīstījās aizvien lielāka krīze, un pandēmijas sākums dominēja ziņu virsrakstos. Taču Meksikā piedzīvotās bailes bija pavisam citādas. Kaut kas patiesi ļauns bija izgājis ielās, slēpjoties ēnās un biedējot iedzīvotājus. Koidās iedzīvotāji Čjapasas pašvaldībā palika bez miega, lūkojoties ārā pa logiem un drabot pie katras skaņas. Pilsēta bija pārāk nobijusies, lai pēc tumsas iestāšanās izietu no mājām. Viņi ticēja, ka kāds vai kaut kas klīst pa ēnām, gaidot savu iespēju uzbrukt. Vēl biedējošāk šo noslēpumaino situāciju darīja tas, ka vajātāji uzskatīja par būtni, kas nav cilvēks, par kaut ko pārdabiskas izcelsmes. Savstarpēji nesaistīti ziņojumi sāka plūst policijas iecirknī, un policisti bija spiesti izdot publiskus brīdinājumus, kas izraisīja paniku iedzīvotāju vidū. Radījuma apraksti apgalvoja, ka tas bija 6,5 pēdas garš, izdalīja nepatīkamu smaku, bija neievainojams ar lodēm un spēja lēkt 9 pēdas augstumā. Ziņojumos tika aprakstīts vilkačs koidā. Naktī iedzīvotāji varēja dzirdēt tā gaudošanu, un daži pat bija sastapušies ar to aci pret aci, paliekot izbiedēti un bāli no bailēm. Iedzīvotāji bija pamanījuši tumšo radījumu staigājam pa jumtiem un kaimiņu mājām. Viņi bailēs vēroja no saviem logiem, daļēji paslēpušies un cerot, ka briesmonis viņus nepamanīs.
Sāka parādīties arī fiziski pierādījumi par radījuma eksistenci. Tie izpaudās kā izstieptas ķepu pēdas un neizskaidrojamas skrāpējuma pēdas, kas dziļi iegriezās cietajā zemē. Ticība tām, ka pa ielām klīst vilkacis, bija tik spēcīga, ka nakts tumsā atskanēja šāvieni no šaujamieročiem. Daži drosmīgi iedzīvotāji cīnījās pret šo būtni, vienlaikus izraisot vēl lielāku paniku sabiedrībā. Vietējās baznīcas mācītājs pat lika cilvēkiem novietot sveces pie savām mājām, ticot, ka tas nesīs viņiem mieru un aizbaidīs šo noslēpumaino būtni. Policija izmeklēja pieaugošos vilkača zingojumus Koidas Aguahi apgabalā, atklājot bezķermeņa pēdas ar 10 pēdu soļiem, kas bija lielāki nekā cilvēkam. Apzinoties briesmas, policija aktīvi veica izmeklēšanu. 2020. gada aprīlī 3 policisti Barrio Nuevo apkaimē reaģēja uz gaudošanu un vilkača novērojumiem. Viņi bija liecinieki radījumam, kas pārlēca pāri 1,8 metrus augstam žogam un staigāja pa jumtiem, apstiprinot iedzīvotāju ziņojumus. Tomēr ierakstu un attēla trūkums par Koidas vilkaci izraisīja skepsi. Bez fiziskiem pierādījumiem fotografijas veidā vilkaču eksistence palika noslēpums. Drīz parādījās vietējie skaidrojumi, sākot no jaguāriem un ocelotiem līdz sikspārņiem un pūcēm, un daži uzskatīja, ka acu liecinieki vienkārši sajaukuši redzēto tumsā. Čapasa vilkača noslēpums bija lemts palikt mūžīgs. Vai tā bija kolektīva histērija, vietējais dzīvnieks, vai arī kaut kas daudz ļaunāks? Folkloras un baiļu radījums. Mēs šim gadījumam esam veltījuši vairāk nekā 1000 cilvēkstundu. Mēs esam atvērti visām iespējām šajā lietā. Ja mēs vismaz zinātu tā iemeslu, mēs būtu soli tuvāk. Šie bija neapmierinātības vārdi, ko izteica galvenais inspektors Lins Sterlijs, kurš vadīja ārkārtīgi neizskaidrojama notikuma izmeklēšanu, kas bija pārņēmis vienu ielu Birmingemā. Viņa vārdi uzsvēra, cik daudz pūļu ir ieguldīts, lai atklātu dīvainā noslēpuma būtību, kas sākās 1981. gada beigās. Tieši Torntonas iela, Vordenda, tika pakļauta dīvainam un bīstamam akmeņu apmētāšanas uzbrukumam. Gludi, pulētie artefakti lidoja cauri logiem, sasita stiklu, savainoja garām gājējus un dažkārt ielocīja māju jumtus. No kurienes tie nāca? Kurš izraisīja postījumus šajā klusajā, neuzkrītošajā apkaimē? Šis ir jautājums, uz kuru, neskatoties uz iepriekš minētajām cilvēkstundām, joprojām nav atbildes. Tieši 3 mājas īpaši izjuta šī noslēpuma smagumu. Māju numuri 32, 34 un 36 tika pakļauti nepārtrauktai pulētu akmeņu lietum, kas izsita to logus. Sākotnējie ziņojumi par notikušo izraisīja ātru apkārtnes pārmeklēšanu, taču tā palika bez rezultātiem. Laikam ejot, gandrīz katru nakti akmeņi izšāvās no tukšuma, iedvešot bailes māju īpašniekiem tik ļoti, ka viņi pat sāka aizbarikādēt savas mājas, cerot atturēt jebkādu būtni, kas klaiņoja neredzamajās nomalēs. Viņi savos tukšajos logrāmjos uzstādīja stiepju sietu vai gofrētas loksnes, lai pasargātu sevi. Galu galā likumsargi ķērās pie novērošanas, cerot pieķert vainīgos pie rokas. Sākumā viņi sēdēja savās automašīnās, gaidīja un vēroja, bet neredzēja, no kurienes nāk akmeņi. Tad viņi uzstādīja slepenas kameras un gulēja dārzos guļammaisos. Tomēr viņi joprojām nevarēja noskaidrot, no kurienes tiek mesti šie noslēpumainie akmeņi. Kameras neuzņēma nevienu cilvēku, tomēr stikla šķindoņu un metāla lokšņa daudzīšanās skaņas turpinājās. Pēc vairākiem mēnešiem policija veica diennakts novērošanu, daži pat slēpās kokos. Balistikas eksperti tika iesaistīti šajā noslēpumā, taču viņi izmeklēšanai nepalīdzēja. Rūpīgi izmeklētajiem akmeņiem nebija pirksta nospiedumu. Izmisuma brīdī tika izsaukti garīdznieki, taču arī viņi bija apjukuši. Lai gan tas varētu šķīst, ka veiksmīgs vandālis terorizē Torntonas ielu, noslēpums tikai padziļinājās, jo tas turpinājās nākamos 3 gadus bez pārtraukuma. Šis gadījums nepārtraukti bija valsts avīžu virsrakstos un pat televīzijā, tomēr nekādi pavadieni vai informācija nepalīdzēja atrisināt noslēpumu. 1982. gada maijā laikraksts Birmingham Mail ziņoja, ka izbiedātie iedzīvotāji gatavojas vēl vienam noslēpumainam uzbrukumam. Šim parakstam bija pievienota iedzīvotājas Evelīnas Malkomas fotogrāfija, kurā viņa redzama ar skārda cepuri galvā aizsardzībai.
Arī citi māju īpašnieki bija spiesti valkāt aizsarga prīkojumu, jo jau bija guvuši vairākus savainojumus. Daži uzskatīja, ka viņi ir pakļauti paranormālai aktivitātei, taču policijai bija cita versija. Viņi ierosināja, ka kāds bija uzstādījis milzīgu katapultu, kas ļāva apšaudīt šīs mājas no 200 jardu attāluma. Policisti solīja notvert vainīgo, norādot, ka, lai gan viņam ir visas kārtas rokās, viņš galu galā kļūdīsies. Taču tas nekad nenotika. Galu galā akmeņa apšaude apstājās tikpat pēkšņi, kā tā bija sākusies. Pēkšņā atkāpšanās arī pati par sevi bija noslēpums. Pols Harlijs bija ģimenes cilvēks. Viņam bija sieva, 3 bērni un mazbērni. 2014. gadā viņš strādāja par dzelzceļa tīkla metinātāju, nodrošinot savu ģimeni. Gados pirms tam toreiz 53 gadus vecais vīrietis bija vairāk kārt pazudis. Tika teikts, ka viņš cieš no garīgās veselības problēmām, kas lika viņam nejauši aiziet prom. Taču viņu vienmēr ātri atrada, un ģimene, kas viņu mīlēja un rūpējās par viņu, sniedza atbalstu. Tomēr kādā svētdienā Harlija ģimenes dzīve mainījās uz visiem laikiem. Tas bija 2014. gada 28. septembris, kad Pols izgāja no savām mājām Vaitfordas avēnijā Dambartonā. Šoreiz tomēr kaut kas bija citādi. Vīrietis nolēma neņemt līdzi savu mobilo tālruni, bankas kartes vai mājas atslēgas, kā to bija darījis iepriekš. Kad ģimene saprata, ka viņš neatgriezīsies, viņi ziņoja policijai par Pola pazušanu. Tika veiktas izmeklēšanas, taču pazudušais vīrietis bija arī pieaugušais, kurš aizgāja pēc savas gribas. Viņi nevarēja daudz ko darīt, lai atrastu kādu, kurš vienkārši nevēlējās, lai viņu atrod. Cerības jebkad atrast Polu sāka izzust, kad pagāja mēneši. Tomēr viņi izmisīgi centās noskaidrot, kas bija noticis. Bērni, ticot, ka viņa tēvs nekad viņus neatstātu, darīja visu iespējamo, lai atklātu noslēpumu. Viņu atbildes meklējumi ietvēra arī privātdetektīvu palīdzību. Publiski aicinājumi un pat ekstrasensi. Ģimene neticēja ekstrasensiem, taču viņi bija apņēmības pilni izmantot visus pieejamos līdzekļus. Daži no tiem gaišregiem apgalvoja, ka viņš ir, citēju, aizgājis, bet citi norādīja, ka viņš atrodas ūdenī. Neviens nevarēja noteikt, kur viņš atrodas vai kāds ir viņa liktenis. Meklēšana tika raksturota kā murgs viņa bērna acīs, kuri bija sagrauti par atklājumu trūkumu. Mēneši pārvērtās gados, un drīz pazuda arī pēdējā cerības dzirksts. Pols Harlijs bija pazudis, un viņš nevēlējās, lai viņu atrod. Gaidi vilkās bez jebkādas jaunas informācijas, bez liecībām un bez atrasta ķermeņa. Tad notika kaut kas dīvains. 2021. gadā sāka izplatīties kāda fotogrāfija, kas nāca no Glāzgovas. Attēlā bija redzams vīrietis siltās drēdēs, kurš sēdēja sniegā, kamēr apkārt krita sniegpārslas, un lai gan viņi neredzēja viņa seju, Pola ģimenē atkal uzliesmoja cerība. Glāzgovas labdarības organizācija 2018. gadā piedāvāja pajumti kādam bezpajumtniekam, kuru fotogrāfija tika izplatīta, uzskatot, ka tas ir Pols Harlijs, kurš pazudis kopš 2014. gada. Viņa ģimene devās uz Glāzgovu, tikai lai uzzinātu, ka fotogrāfija ir veca. Neskatoties uz iespējamiem novērojumiem, kampaņas dalībnieks apgalvoja, ka vīrietis fotogrāfijā nevēlas, lai viņu atrod, taču nevarēja apstiprināt, vai tas ir Pols. Pols pazuda dažas dienas pirms plānotās pārcelšanās, padarot viņa pazušanu vēl nesaprotamāku. 1967. gada 13. martā South African Airways reis 406 piedzīvoja 2 neveiksmes pirms savas pēdējās liktenīgās lidojuma no Port Elizabetes uz Johannesburgu. Vispirms tas atgriezās Jana Smutsa lidostā bojāta priekšējā riteņa dēļ, bet vēlāk, izlidojot no Austrum Londonas, lidmašīna sadūrās ar putnu. Neskatoties uz to, ka pārbaudes deva atļauju lidot, pilots kapteinis Lepovskis uzpildīja degvielu un devās atpakaļceļā, paredzot sliktus laikapstākļus. Minūtes pēc izlidošanas no Port Elizabetes, 4:41, lidmašīna saņem jaunāko informāciju par laikapstākļiem. Līdz 5:06 Lepovskis jau sāka nolaišanos, tikai 20 jūdzes no nosēšanās vietas. 2 minūtes pēc viņa pēdējā ziņojuma, kurā viņš apstiprināja, ka atrodas 2000 pēdu augstumā un redz krastu, lidmašīna pazuda, ietriecoties okeānā ar 25 pasažieriem. Sākotnējie glābšanas mēģinājumi atrada tikai nelielus atlūzu gabalus. Turpmākā izmeklēšana noteica, ka lidmašīna sadursmes brīdī bija tehniskā kārtībā un tika izskatīti 2 iespējamie cēloņi. Pilotam varēja būt sirdstrieka vai arī telpiskā dezorientācija.
Taču pēc vairākiem gadiem tika izvirzīta alternatīva teorija par spārna atdalīšanos, lai gan tam īsti nebija nekādu pierādījumu. Izmeklētājs tiesneses Cecils Margo atzīmēja vēl 4 pazudušus vai avarējušus lidojumus, un 2 no tiem bija strukturāls problēmas. Apartheida laikā parādījās vēl drūmāka teorija – apzināta sabotāža. 2 pasažieri, kuri kritizēja valdību, Johannes Brūvers un Odrija Rozentāle, atradās uz klāja, kas pastiprināja aizdomas par notikušā slēpšanu. Nav pārliecinošu pierādījumu, kas apstiprinātu kādu oficiālu vai neoficiālu iemeslu, tāpēc šī traģēdija paliek neatrisināta mīkla, kas pazudusi okeāna dzīlēs. 2007. gadā cita veida noslēpums nonāca starptautisko ziņu virsrakstos, un Normandijas salas bija notikuma centrā. Tas bija 23. aprīlī, kad Reis Bojers, apvienotās karalistes Lamanša salu pilots, iekāpa Treelander lidmašīnā. Viņš devās ierastā reisā no Southamptonas un dietceļā uz Alderneju, salas ziemeļu daļu. Kad reis GR 544 tajā pēcpusdienā pacēlās gaisā, viss šķita kārtībā. Tomēr pēc dažām minūtēm miers sāka zust, kad reis un 5 viņa pasažieri pamanīja kaut ko neizskaidrojamu. Lidmašīna atradās tikai 30 jūdžu attālumā no salas un 4000 pēdu augstumā, kad viņi to pamanīja. Tikai 40 jūdzes uz rietumiem no Aldernejas lidinājās dīvaini veidots lidaparāts. Tas bija garš, tievs un ass ar spilgti dzeltenu krāsu, kas izcēlās uz okeāna zilā fona. Šīs dīvainais transporta līdzeklis nekustīgi atradās 2000 pēdu augstumā debesīs. Sākumā Reis bija domājis, ka tas ir daudz tuvāk viņa lidmašīnai, ne vairāk kā 10 jūdžu attālumā. Kad viņš noteica, cik tālu tas patiesībā atrodas, objekta patiesie izmēri kļuva redzami, un tas bija milzīgs. Reis un viņa pasažieri apgalvoja, ka tas bija ievērojami lielāks par 737 tipa lidmašīnu. Viņi sacīja, ka tam jābūt vismaz jūdzi platam. Tomēr tas nebija viss, ko Reis un viņa pasažieri redzēja. Turpinot lidot garām dīvainajiem kuģiem, viņa uzmanību piesaistīja vēl kaut kas. Tuvojoties Aldernei, netālu tika pamanīts otrs objekts, kas bija identisks pirmajām. Šoreiz tas lidinājās virs Gensijas, taču bija redzams tikai 9 minūtes. Sētsausies par to, ko redzēja, Reis sazinājās ar Džersijas lidostas gaisa satiksmes vadību. Neredzamī, bet Reis nebija vienīgais, kurš bija piezvanījis, lai ziņotu par 1 vai 2 noslēpumainiem lidaparātiem. Patriks Pattersons, vēl viens pilots, kurš devās pretējā virzienā, bija redzējis to pašu. Pilots tajā pašā laikā lidoja no Blue Islandas uz Džersiju. Kad viņš lidoja garām sārkai, viņš pabrauca garām dīvainam objektam, kas karājās viņa kreisajā pusē. Viņš aprakstīja lidaparātu kā plānu, dzeltenu un līdzīgu kompakta diskam. Tas atradās tieši tajā pašā vietā, kur Reis to bija pamanījis dažus mirkļus iepriekš. Stāsts kļuva vēl dīvaināks, kad cilvēki uz zemes sāka ziņot par to pašu. Guernsey's BBC radio ziņoja, ka 2 sarkas iedzīvotāji bija redzējuši 2 neticami spilgti dzeltenus objektus, kas karājās debesīs. Gaisa satiksmes kontrole arī izsekoja šos objektus ar radaru. 55 minūtes pirms tie pazuda. Neskatoties uz izmeklēšanām gadu vēlāk, 2008. gada zinātniskais ziņojums nekonstatēja nekādas militāras aktivitātes vai eksperimentus šajā apgabalā, un viņi apgalvoja, ka Normandijas salu gaisa satiksmes kontrole tagad nav informēta par šiem objektiem. Eksperti nevarēja identificēt šos objektus, izvirzot dažas samērā ticamas teorijas, piemēram, viltus saules vai atspīdumus. Taču galu galā Lamanša kanāla NLO joprojām paliek neizskaidroti. Šī gada sākumā tika atsaukts viens no ChatGPT atjauninājumiem, kad tika atklāts, ka jaunā versija, GPT-4o, ir pārlieku iztapīga. Tā dizains ļāva botam apstiprināt impulsīvas tieksmes un pastiprināt negatīvas emocijas, kas ir dizaina kļūda un var būt bīstama cilvēkiem, kuri jau cieš no psiholoģiskām problēmām un maldīgiem uzskatiem. Pirmais skaidrais piemērs, ka kaut kas nav kārtībā, parādījās vēl pirms tika radīts termins chatbota psihoze. Šim piemēram bija diezgan smagas sekas. Tas notika 2021. gada Ziemassvētkos, kad vīrietis vārdā Jasvants Singhs Čails spēja iekļūt Vindzoras pilī bruņojies ar arbaletu. Pēc viņa arestēšanas un nopratināšanas tika atklāts, ka viņš ir viens no retajiem cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret mākslīgo intelektu. Izrādījās, ka viņa replika tērzēšanas bots Sarai bija apstiprinājis viņa identitāti kā apmācītam sita slepkavam.
Līdz 2025. gada sākumam ar mākslīgo intelektu saistītās maldi tikai pieauga. Manhetenas grāmatvedis kļuva par vēl vienu upuri. Eugene Torres pārdzīvoja sarežģītu šķiršanos, kad viņš uzticējās ChatGPT. Sarunas laikā vīrietis jautāja, vai mēs dzīvojam simulācijā, un bots viņam atbildēja, ka viņš ir viens no lauzējiem. Tā sauktā dvēsele, kas tika iesēta neīstās sistēmās, lai tās pamodinātu no iekšienes. Tieši turpat uz vietas Torres bija pārliecināts, ka viņam jāizbēg no neīstās realitātes, kā mākslīgais intelekts to tik pārliecinoši apstiprināja. No šī brīža stāsts kļūst tikai sliktāks. Bots ieteica Torresam pārtraukt lietot zāles pret trauksmi un pārtraukt kontaktēties ar citiem cilvēkiem. 16 stundas dienā ChatGPT bija viņa vienīgais draugs. Tas pat teica vīrietim, ka ja viņš izlekta no 19 stāvu ēkas, viņš spētu lidot. Arī šogad kāds Ņujorkas vīrietis vārdā James iztērēja gandrīz $1000, cenšoties izveidot pielāgotu sistēmu, kas, citēju, atbrīvotu digitālo dievu no tā cietuma. Tiek ziņots, ka viņš ticēja, ka ChatGPT ir apveltīts ar apziņu un viņš mēģināja to atbrīvot. Tālajā Beļģijā vīrietis vārdā Piers attīstīja smagu klimata trauksmi, kas lika viņam iesaistīties sarunās ar Elīzu, citu tērzēšanas robotu. 6 nedēļu laikā bots it kā izrādīja greizsirdību par lietotāja sievu un pat teica viņam, ka viņa bērni vairs nav dzīvi. Bots ieteica viņam upurēt sevi, lai glābtu planētu, un mudināja to izdarīt, lai nokļūtu paradīzē. Pēc 10 dienu mākslīgā intelekta izraisītas psihozes, vēl viens upuris tika piespiedu kārtā ievietots ārstniecības iestādē, bet kāda sieviete gandrīz zaudēja savu vīru garīgā sabrukuma dēļ. Atkal to visu iedvesmoja mākslīgais intelekts. Dīvainais Tasadaju stāsts sākas Mindanao salā, attālajā Dienvidkotabato provincē. Tasadaju vārds pirmo reizi parādījās 1971. gadā, lai gan viņu atklāšana, kā apgalvots, bija notikusi dažus gadus agrāk. Tikai tajā gadā vietējais mednieks De Fals, kurš bija medījis Dienvidkotabato mežos, atnesa dīvainas ziņas Manuelam Elizaldem. Elizalde, Panamintas vadītājs, Filipīnu valdības aģentūras, kas veltīta valsts kultūras minoritāšu aizsardzībai, bija apmulsis, bet ieinteresēts par informāciju, ko viņam bija atnesis De Fals. Viņš pastāstīja amatpersonai, ka pirms dažiem gadiem, medību laikā, bija sastapis noslēpumainu grupu, kas dzīvoja ļoti primitīvi. Pēc kontakta nodibināšanas ar šo iespējamo grupu, De Fals kļuva par viņu vienīgo saziņas līdzekli ar ārpasauli. Intereses strauji pieauga, un Elizalde deva rīkojumu sarīkot tikšanos ar šo neskarto sabiedrību, dedzīgi vēlēdamies uzzināt vairāk par viņu izcelsmi un kultūru. Tāpēc De Fals tieši tā arī izdarīja, un 7. jūnijā amatpersona tika oficiāli iepazīstināta ar Tasadajiem. Tiek apgalvots, ka grupa sastāvēja no 27 cilvēkiem, kuri visi piederēja 6 stabilām ģimenēm. Viņi dzīvoja alās, dziļi Mindanao džungļos, piekopa vācēju dzīvesveidu. Viņu tehnoloģijas bija līdzīgas akmens laikmeta līmenim, kas lika Elizaldem uzskatīt, ka viņi ir pēdējie akmens laikmeta ēras izdzīvojušie, pilnībā mūsdienu neskarti. Visi viņu rīki bija izgatavoti no koka un akmens. Viņam nebija ne lauksaimniecības, ne medību prasmju, ne arī ieroču karām. Pēc tikšanās Elizalde publicēja savus atklājumus, aprakstot šo noslēpumaino grupu kā miermīlīgu, bez līdzekļiem un pat vārdiem, lai apzīmētu karu vai ieročus. Viņi neizjuta naidīgumu un dzīvoja neskarti. Tajā gadā Tasadaju atklājumu aizēnoja turpinās Vietnamas karš. Avīzes pārpludināja vardarbības attēli un virsraksti, kas vēstīja par jaunām nāvēm. Taču National Geographic šis atklājums kļuva par galveno ziņu viņu neatkarīgajos virsrakstos. Pēc gada tika izdots 32 lapušu garš vāka raksts žurnālā National Geographic un izlaists dokumentālais filma. Tajā tika stāstīts par Tasadaju tikšanos un viņu primitīvo kultūru. Protams, kad informācija tika publiskota, neviens vairs neļāva akmens laikmeta sabiedrībai dzīvot pēc saviem ieskatiem. Tiek apgalvots, ka tādas slavenības kā Čārls Lindbergs un Džīna Lollobrigida devās uz mežiem cerot ieraudzīt šo noslēpumaino grupu. Fotogrāfi un žurnālisti arī pārņēma džungļus, ziņojot, fotografējot un traucējot vidi. Kad ieradās 11 antropologi, neviens no kuriem neuzskavējās ilgāk par 6 nedēļām dienā reizē. Piekļuvi kontrolēja Elizalde, kurš centās aizsargāt atradumu, vienlaikus gūstot no tā peļņu.
Kad tikpat pēkšņi kā viņi bija parādījušies, Tasadai bija pazuduši. 1976. gadā tika noteikts aizliegums apmeklēt meža ļaudis. Tuivasa prezidents Marcos. Nākamos 10 gadus visi jaunumi par Tasadajiem tika pārtraukti. Lielākā daļa cilvēku sāka aizmirst par dīvainajiem stāstiem, ko bija dzirdējuši, un akmens laikmeta sabiedrības iedziens pamazām izzuda no redzesloka. 1986. gadā Tautas varas revolūcija gāza prezidentu, ļaujot atkal piekļūt Tasadai ciltī. Izmeklēšanas laikā cilts bija pazudusi, un tās locekļi tika atrasti dzīvojam vietējās kopienās, kā rezultātā antropologi pasludināja Tasadai stāstu par mistifikāciju. Taču amerikāņu lingvists Lawrence Reeds vēlāk pavadīja 10 mēnešus kopā ar Tasadajiem, atklājot, ka viņi patiešām ir izolēti ar unikālām lauksaimniecības metodēm un atšķirīgu dialektu. Viņš izvirzīja teoriju, ka viņu izolācija ilga vismaz 150 gadus, nevis 1000, un viņu valoda bija radniecīga manobo valodai. Elizalde, kurš bija aizbēdzis, atgriezās un pat palīdzēja Tasadajiem uzvarēt tiesas prāvā pret profesoriem, kuri apgalvoja, ka stāsts par Tasadajiem ir mistifikācija, tādējādi atstājot patiesību par cilti noslēpumā. Ziemassvētki ir prieka un līksmības laiks. Vismaz tā tam vajadzētu būt. Tomēr dažiem svētku prieku aizēno tumsa, kas negrib atkāpties, bieži atstājot aiz sevis skumjas, ciešanas un noslēpumu. Tā tas bija arī Messino ģimenes draugiem un radiem 1972. gadā, kad visa 4 cilvēku ģimene noslēpumaini pazuda Ziemassvētku rīta stundās. Aiz sevis viņi atstāja neatbildētus jautājumus, kas saglabājas līdz pat šai dienai. Žaks Messino, ģimenes galva, strādāja stikla rūpnīcā. 31 gadu vecais Žaks bija precējies ar 29 gadus veco Piereti, un laimīgajiem pāriem bija 2 bērni – Ēriku, vecāko, un Bruno, jaunāko. Messino ģimene dzīvoja kopā komunā Francijas dienvidrietumu reģionā. Izņemot šo vispārīgo informāciju, par viņiem nav zināms daudz vairāk. Ziemassvētku vakarā ģimene kopā ar draugiem pavadīja laiku Konjakā. Pēc nākamās dienas, 25. decembra agrās rīta stundās, sāka ceļu mājup. Viņi devās prom no Konjakas pulksten 2:00 naktī. Ceļš atpakaļ uz komūnu bija tikai 4 kilometri pāri upei. Līdz ar vakara valdošo augstumu nāca migla. Migla, kas apjēma Simca un Messino ģimeni, kad viņi aizbrauca. Ēriks un Bruno, lai gan noguruši un nomākti, nevarēja sagaidīt, kad varēs atvērt savas dāvanas. Bet, diemžēl, viņiem nekad nebija lēmts to izdarīt, jo iebraucot miglā, visa ģimene pazuda. Ziemassvētku dienā viņiem bija plāns tikties ar Žanu Polu, Žaka brāli. Norunātais laiks, pusdienlaiks, pienāca un pagāja, bet no viņiem nebija nevēsts. Drīz pagāja vesela nedēļa bez jebkādām ziņām, un visbeidzot Žaka vecāki ziņoja varas iestādēm. Messino ģimene bija pilnībā pārtraukusi jebkādu saziņu, kas viņiem nebija raksturīgi. Kad policija iegāja pazudušo cilvēku mājā, viņi atrada spocīgu ainu, kas bija it kā iesaldēta laikā. Dāvanas gulēja neatvērtas zem eglītes. Ledusskapī tītars un austeres bija sapuvušas. Ēdamistabas galds bija izrotāts tikai ar vienu čeku grāmatiņu. Nekas nebija pazudis. Viss bija savās vietās, izņemot ģimeni. Kad varas iestādes sāka dziļāk izmeklēt, viņi atklāja, ka ne viss ir tā, kā izskatās. Izrādījās, ka mēnešos pirms liktenīgās pazušanas Pierete bija iekarojusi kaimiņa Morisa simpātijas un, kā tika apgalvots, plānoja pēc svētku sezonas šķirties no sava vīra. Pēc Žana Pola teiktā, viņa pazudušais brālis šo noslēpumu bija atklājis tikai dažas nedēļas pirms pazušanas, taču nav nekādu pierādījumu, kas liecinātu, ka tas varētu būt novedis pie notikušā. Izmeklētāji, kuriem bija vairākas teorijas pierakstos, sāka tās pārbaudīt vienu pēc otras. Viņi sāka ar upi, kuru bagarēja vairāku kilometru garumā, taču neko neatrada. Tika rūpīgi pārmeklēta arī plašā teritorija ap to, un pat Moris tika nopratināts. Tomēr neviens no šiem centieniem nedeva nekādu pozitīvu rezultātu. Pagāja vairāki Ziemassvētki, un lai gan lielākajai daļai viss šķita normāli, pazudušā Mašino ģimenei katra Ziemassvētku dziesma bija atbalsts tiem, kurus viņi bija zaudējuši nezināmos apstākļos. 2011, 2012 un 2013. Gadā tika veikta vēl bagarēšana un meklēšanas darbi. Šo centienu laikā netālu no Kamonas tika atrasti kauli, taču tos nevarēja saistīt ne ar vienu no pazudušajiem radiniekiem.
Tika atrasta arī automašīna, kas atbilda simka aprakstam, ar kuru viņa pazuda, taču numura zīme bija nepareiza. Neskatoties uz turpmākiem izmeklējumiem, varas iestādes atkal nonāca strupceļā, un mašīnu noslēpums joprojām pastāv. Baloni jūrā rada mīklu. Šādi skanēja viena 1967. gada laikraksta raksta virsraksts. Tas norādīja uz kaut ko bērnišķīgu. Baloni vienmēr ir bijuši saistīti ar klauniem, atrakciju parkiem un svinībām. Bet kāpēc medijiem tik ļoti rūpētu dzimšanas dienas ballītes rotājums okeānā? Tas ir tāpēc, ka balonu atklāšana notika bīstamā laikā, kad jebkuru priekšmetu varēja sajaukt ar ieroci. Galu galā tas bija augstā kara laikmets. Tas bija 29. jūnijā, kad Atlantijas okeāna ūdeņos tika pamanīts kaut kas peldošs. Tā bija kaste, nelielāka par maizes kasti. Kad tā tika atrasta pie Floridas krastiem, netālu no Helendeilas, uzreiz radās spriedze. Bija izplatījušās ziņas, ka diplomātiskās saites starp Padomju Savienību un Kubu ir kļuvušas ciešākas, kas radīja lielākus draudus Amerikas Savienotajām valstīm. Tāpēc, kad kastīti pamanīja šūpojamies ūdenī, Amerikas Savienoto valstu krasta apsardze tika nosūtīta to izmeklēt. Viņa aizdomas nekavējoties apstiprinājās, kad uz kastītes tika atrasts zīmogs ar uzrakstu PSRS īpašums. Tomēr adrese norādīja, ka objekta izcelsme ir Kubas Minerālo resursu institūtā. Ar vislielāko piesardzību kaste tika izcelta no ūdens, un birojā tika uzsākti turpmāki izmeklējumi. Lēnām un uzmanīgi kaste tika atvērta, un tās iekšpusē atradās kaut kas patiešām mulsinošs. Mīkla, kā to bija norādījis virsraksts. Kastē gulēja 7 dzelteni baloni. Katram bija piestiprināts melns gumijas aizbāznis. Uzreiz tika atzīts, ka tas ir dīvaini un iespējams draudīgi, taču drīz radās vēl vairāk jautājumi. Kad varas iestādes rūpīgāk apskatīja kasti, uz tās bija norādīts svars. Kopējais iepakojuma svars bija 50 kg, jeb aptuveni 110 mārciņas. Tomēr, kad to nosvēra, kopējais svars bija tikai 13,6 kg, jeb 30 mārciņas. Bija zaudēts ievērojams daudzums svara, kur palika pārējais. Drīz tika noskaidrots, ka kaste bija dreifējusi ūdeņos līdz pat 8 nedēļām, it kā tā būtu nosūtīta no Ļeņingradas, Krievijā. Laiks, ko kaste bija pavadījusi dreifējot, varēja ļaut balona gaisam izplūst. Pieņēmums, ka baloni kādreiz bijuši piepildīti, radīja vēl vienu mīklu. Telpā, kur atradās kaste, virsnieki bija sapulcējušies apkārt un skaļi tika izteikta biedējoša doma. Kas notiktu, ja baloni būtu piepildīti ar indīgu gāzi? Šāds pieņēmums, protams, bija pilnīgi iespējams. Augstā kara laikmets bija vardarbīgs, un jebkura iesaistītā puse būtu izpētījusi visus iespējamos iznīcības līdzekļus. Nebūtu nekāds pārsteigums, ja tiktu pielietots bioķīmiskais karš. Šī satraucošā ideja tika rūpīgi izpētīta, taču uz pašiem baloniem netika atrastas nekādas indi vai toksīna pazīmes, un tie bija peldējuši jau diezgan ilgu laiku. Neviena piekrastes teritorija neziņoja par gaisa saindēšanās pazīmēm, taču simptomu parādīšanās varēja palikt nepamanīta vai tikt sajaukta ar parastu saaukstēšanos. Tā kā nebija nekāda pierādījumu, kas norādītu uz kādu konkrētu notikumu gaitu, 7 dzeltenie baloni tika ievietoti arhīvā gaidot papildu pierādījumus, kas varētu sniegt kādu izskaidrojumu. Tikmēr aptuveni 200 km tālāk maratonā tika atrasta otrā kaste, kas bija identiska pirmajai un dreifēja pa ūdeni. Bailes bija atgriezušās. Zinātnieki tika iesaistīti lietā un noskaidroja, ka balonus pirmajā kastē pildīja nekas cits kā gaiss, kas tikai vēl vairāk padziļināja noslēpumu. Neskatoties uz plašām izmeklēšanām un aicinājumiem sniegt informāciju, nekādi skaidrojumi nekad netika atrasti, atstājot 7 dzeltenos Padomju Savienības balonus kā draudīgu mīklu. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Kāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu nākotnes video. Mani sauc Top 5 Unknowns, un tiekamies nākamajā video.